Ievads enerģijas lasījumā, daļa numur 8. Un šeit mēs atbildam uz jautājumu, kāda ir atšķirība starp cilvēka un raganas sniegtiem enerģijas lasījumiem. Jā, jūs mani redzat pirmoreiz. Čau, es esmu Lilita ar raganu. Jā. Vai sīkāk, tad tumšā mēnesis ragana. Labi. Tā. Kāda ir atšķirība starp darbu, jā, ko sniedz cilvēks lasījumos un ko sniedz ragana? Šeit ir vairākas atšķirības, bet, parunāsim par tādām vieglāk sapratamām. Jā. Ja jūs neesat saskārušies ar raganam, tad, jums tas būs vieglāk saprast un uztvert. Atšķirība ir tajā, kad pirmkārt, kā mēs mācāmies lasīt enerģiju. Tad, kad cilvēks jums sniedz pakalpojumu, tad lielākoties cilvēkiem ir tendence mācīties no mentoriem, mācīties no vēstures, mācīties no tās dzīves uztveres cilvēcīgajā veidā, tad, kad, tu saproti, ko nozīmē kārts, un tu saproti visu, pa plauktiņā, jā. Un jums ir daudz vieglāk uztvert cilvēka lasījumus, tāpēc, ka viņi runā ar jums jūsu valodā, un tas ir, vienkārši viņi atrodas tādā pašā enerģijā. Kur ir raganas gadījums? Raganas gadījums ir tajā, kad mēs esam vairāk intuitīvi un vairāk uztveram enerģijas nekā cilvēki, un tad, kad tā ir tava identitāte, nevis vienkārši vārds, nevis vienkārši prakse, tad tu vari nav skaidrs teikt, ka viņš šobrīd vēlas būt klāt. Un tā ir enerģija. Un tu atbrīvo viņam to vietu, tāpēc, kad tu saki paldies par to, kad viņš šeit ir un kad viņš iedos arī savu enerģiju. Jā? Jā? Mur. Desmitāt. Не кусай меня. Я тоже люблю кусать. Un raganas gadījumā tu skaties uz dzīvi savādāk. Tu skaties uz cilvēkiem savādāk. Tu skaties uz sevi savādāk. Un līdz ar to tu sajūti to pasauli caur prizmu, ka mēs esam vienoti. Tu sajūti to pasauli caur prizmu, kad nevis es sniedzu pakalpojumu kādam citam, lai saņemtu materiālo labumu, bet es iedodu savu enerģiju visumam, kas ir vienots ar mani.
Un, ja viņš gribēja atnākt, tad viņš nemaisa. Cilvēka prāts var padomāt, kāpēc tu tagad šeit esi? Raganas prāts arī brīžiem tā padomā, bet pēc tam tu atceries, kad viņš vienkārši parāda citu daļu no tevis paša. Un tu esi vairāk vienots vai vienotā ar pasauli. Un caur attiecībām ar viņu jūs varat ieraudzīt to, kādas ir attiecības ar visu. Caur attiecībām ar dabu tu vari ieraudzīt, kādas ir attiecības ar visu. Caur attiecībām ar tavu apkārtējo vidu tu redz to pašu. Un brīžiem tev nevajag būt raganai, lai sajustu dzīvi tik asi, kā mēs. Tev nevajag būt ezoterikā, lai sajustu dzīvi un lai sajustu sevi. Bet ja tu esi, tad tu to jūti asāk un tu rēģē uz apkārtējo vidi asāk. Un līdz ar to tu ne tikai mācies, ko nozīmē kārtis, tu izdzīvo to caur sevi. Un tad, kad tu izdod to informāciju uz āru, tu izdod to nevis, kad tu esi tikai informācijas nesējs, bet tu uzņemos to atbildību par to, kura informācija izdot ārā un kā viņu izdot. Un, protams, ka cilvēks arī to var darīt. Bet raganas gadījumā